his own corner. Body shot from Yard. Shot to the... Nav vajadzīga galva, jāiet zemāk, jāsadauza korpus, un, kad ribas sāk locīties, cīņa jau ir galā. Starting to unravel in there, down he goes. Katrs sitiens trāpa kā demolēšanas bumba, katrs sitiens pa ķermeni izsūc dzīvību no viņa pretiniekiem. Kad Antonijs Džardes sāk mērķēt uz vēderu, vīri ātri sabrūk. Another right hand. Lindenhofer's down. Anthony Yard. Viņu ne bez iemesla sauca par austrumu zvēru. Ar brutālu spēku, mežēlīgu laika izjūtu un ķermenim vērstiem uzbrukumiem, kas ir viņa atpazīstamības zīme. Austrum Londonas iznīcinātājs pussmagā svara divīzija pārvērtas par knockdownu karuseli. Lai saprastu, kā viņam tas izdevās, jāatgriežas, kur viss sākās. Delivered. And yes, and again, straight on cue. Antonijs Jarde dzimis un audzis Austrum Londonā, betona pasaulē, augstos rītos un spiedienā, kas cilvēkus salauž vai rūda. Viņš sāka nodarboties ar boksu vēlu, un kamēr lielākā daļa bokseru uzauga ar cimdiem rokās vēl pirms iemācās lasīt, Jarde šo sporta veidu atklāja pusauģu gados. Bez ilgas amatieru pieredzes un nacionālajiem tituliem, tikai ar tīru, sprādzienu bīstamu instinktu. Viņš bija piedalījies tikai dažās amatieru sacensībās, pirms kļuva par profesionāli, un lielākā daļa bokseru ar tik mazu pieredzi vēl tikai meklē savu vietu. Taču jau no pirmajām dienām sporta zālē treneris zināja, ka viņā ir kaut kas īpašs. Viņš ne tikai aprēķināja cīņu, bet arī pētīja un vajāja pretiniekus. Treneris Tundas Ajadži vadībā Jarde kļuva par neparastu. Agresīvs bokseris ar plēsēju refleksiem un spēku kā vīrietim, kas dzimis divas svara kategorijas augstāk par savu divīziju. Un, kad viņš beidzot debitēja kā profesionālis 2015. gada maijā, viņš vairs neatskatījās. 2 gadus pēc savas profesionālās karjeras sākuma, ar 9 uzvarām un 9 nokautiem, Antonijs Džarde devās pretī savam pirmajam lielajam izaicinājumam. Dienvidu pussmagā svara čempionu titulu cīņa pret čempionu Krisu Hopsu Londonas Copperbox arēnā. Tituli maina lietas, spiediens atšķiras, stāsts kļūst īsts. Antonijs Jarde uz šo spiedienu atbildēja ar vienu no pārliecinošākajiem sniegumiem jaunajā karjerā. Take it to the challenger. That he's not just going to be there for target practice, but a big right hand from Yard does look the scorecards are not going to be. Jardes uzbrukumi ķermenim bija ķirurģiski precīzi. Ar kreisajiem āķiem Hopsa ribās tuvina distanci labajam sitienam, piespiež viņu nolaist sargu un tad pārliecinoši uzbrūk augšdaļā. Formula jau bija izveidota un Hopsam nebija atbildes. To get around the 2 under his belt, it's just that Yard is happy to be having something come back at him, so he can show that he's back home in Southampton, we'll say. From his corner as he walks into a big left hook, takes it well. I don't think it landed flush on the jaw, and that might be it. 6 nogāzieni 4 raundos. 6 reizes Hops krita un 6 reizes sitieni pa ķermeni un kombinācijas viņam izrādījās par daudz. From Yard, comes back with a couple of good shots of his own. Oh, but what a left hook that was. Down again with another left hook. Surely the corner, the towel is coming in. Yeah, and rightly so. So put the towel in. He is furious. He's saying, no, I could have continued. Kad 4. raundā tiesnesis pārtrauc cīņu, Antonijs Jarde kļuva par Dienvidu apgabalu čempionu un ieguva boksa pasaules uzmanību. Daudz sitienu ķermenī. Vairums tādā brīdī sit pa galvu, kad pretinieks jau 1. raundā ļogās. Tu biji pacietīgs. Vai plāns bija vairāk sist ķermenī? To darīja visvairāk. Tie bija tīri sitieni, bet vienā brīdī domāju, jā, tu kritīsi. Pārsvarā tie sitieni bija, lai izjauktu viņa elpošanu. Gribēja viņu apturēt 4. raundā, un ar šo sitienu tas izdevās. Nepilnus 2 mēnešus vēlāk Jarde atgriezās Copperbox arēnā jau kā WBO pussmagā svara Eiropas čempions. Cīņā pret Richardu Baragni viņš nesen bija 6 reizes nogāzis vīru, kļuvis par reģionālo čempionu un negrasījās samazināt tempu. Baragni izrādīja izturību, izturīgu žokli un vēlmi izdzīvot, taču ar to nepietika.
An impressively sized posse has the pair of them really blend. There's that title. First time he's fought out. Jārda bija ārkārtīgi nežēlīgs, un viņa sitieni pa ķermeni nāca ar tādu precizitāti, kāda ir cilvēkam, kurš ir pilnveidojis savu tehniku. Lai trāpītu pa aknām, jāvēro sargāšanās maiņa un jāseko atvērumam augšpusē. Baragni nepaspēja saprast, kas notiek, kad labās rokas sitiens viņu nogāz uz grīdas. Yard just blinks and keeps plodding forward, measuring his punches and finding a perfect right hand. Baranya manages. No tā brīža viss pasliktinājās. His feet up, closed the gap down with that big right hand, and he's looking for the finish now, John here. Big body shots and now going looking for the head as well, and again. And Baranya is looking in anxious territory here. Huge uppercut, manages to stay upright. Steve Gray watching very closely. Another massive uppercut from Anthony Yard. And is Baranya going to make it through? He's not. The fight is. Tehniskais nokauts jau pirmajā raundā. Jauns tituls – 13 cīņas, 13 nokauti. Un Antonijs Jārde tagad bija Eiropas čempions. Pirms lielākā daļa bokseru viņa vecumā bija pat atraduši nozīmīgu pretinieku. Viņš bija uzmanības centrā, un neviens pasaules titula apritē nevarēja novērst skatienu. 24. augusts 2019. Čeļabinska, Krievija. Šī bija aiza, kuru Antonijam Jārdem lūdza pārlekt. Sergejs Kovaļevs ar iesauku Krušer, pasaules boksa organizācijas pussmagā svara čempions ar 34 uzvarām. Vīrs, kurš pārspēja visus pretiniekus un mainīja dominances noteikumus svara kategorijā. Čempions mājās, savā valstī, ar vietējās publikas atbalstu. Kovaļevam tā bija ierasta diena virsotnē, bet Jārdem tas bija lielākais risks viņa dzīvē. Well, the answer is trying to frustrate Kovalev here, trying to make him overextend with that right hand. You both got respect for each other's power, no one willing to really take a risk just yet. And with not much conviction. Again there. Of Sergey Kovalev, and he's had so many wins. Pirmajos raundos Kovaļevs kontrolēja distanci, izmantoja savu džebu kā satiksmes barjeru un turēja Jārdu ārpusē. Jārda sitieni pa ķermeni neapstājās. Raundu pēc raunda viņš ar kreisajiem āķiem trāpīja Kovaļevam pa ribām. Sitieni ietekmēja čempionu, taču viņš to nevarēja izrādīt. It's better from Yarde, let it go. To the target. Closing the gap there. I think his fitness wasn't quite there. We'll see whether that has the same effect now. Edged by the traditional strength of the jab of Kovalev. Un tad pienāca 7. un 8. rauns. Kad sitieni pa ķermeni bija paveikuši savu darbu, Kovaļevs kustības palēninājās un atbildes kļuva īsāks. Austrumu zvērs izmantoja izdevību, uzbruka čempionam un meta kombinācijas, kas satricināja Kovaļevu un atstāja publiku apstulbušā klusumā. Uz mirkli visa pasaule sastinga. But still not doing enough work. Yard must hope that no. He's a quick on those feet up a little here. Austrumu Londonas izaicinātājs ar 12 amatieru cīņām darīja pāri Krušer viņa paša laukumā. 8. raunda beigās Jārde ar taisnu labo sitienu nopietni apdraudēja Kovaļevu. Now he lands with a solid. With the sponge on the ring, the form of the art good there from The resolve of the champion here, Kovalev. Good body shot from. good left from Kovalev there. Oh, And good another shot. one. And Yard looks just about. Brīnums te notika. Nogurums darīja savu, un Kovaļevu nomākušo tempu vairs nevarēja noturēt. 12 raundu cīņā pret šāda kalibra čempionu, 11. raundā, kad Jārde bija izsmelts, Kovaļevs pastiprināja spiedienu, trāpīja kreiso džebu, pirmo reizi karjerā nogāza Jārde, un tiesnesis iejaucās. The huge right hand. And another. Oh, he's gone. He's gone. It was the left hand that did it. And the fight, I think, is all over there. Stadions uzsprāga sajūsmā.
Antonijs Jarde zaudēja, bet aizveda pasaules čempionu līdz robežai viņa valstī un parādīja pasaulei, kas viņš ir. Bet tas nebija beigas, jo viss, kas notika pēc tam, balstījās uz šo. Pēc Kovaleva Jarde paveica ko neparastu sava tipa bokseriem. Viņš klusēja, bez preses tūrēm, attaisnojumiem vai tūlītējiem revanša pieprasījumiem, lai slēptu sakāvi. Tikai klusums, trenažieru zāle un nenogurstošs darbs, ko ieguldīja cilvēks, kurš precīzi zināja, kas viņam jāuzlabo. Kad viņš atgriezās ringā 2020. gadā, Jarde izgāja ar daudz aprēķinātāku un kontrolētāku agresiju. Dīke Spelmans bija pieredzējis nacionālā līmeņa bokseris ar dzelzs zodu un izturību, kas viņam bija ļāvusi saglabāt konkurētspēju pret labākajiem britu pussmagā svara divīzijas bokseriem. Spelmans karjerā nebija zaudējis, un 6 nedēļas pirms tam cīnījās 12 raundus ar Lyndonu Artūru. Viņš bija ideāls mēraukla, un Jarde bija gatavs pierādīt, cik tālu viņš ir ticis. Served him well to have gone in against somebody like that. Yard's too heavily muscled, and that was one of the reasons that he was at it. Boom, there you go. Jardes uzbrukumi korpusam bija aprēķināti un apzināti. Pirmajos raundos viņš strādāja, lai atrastu distanci, ietu iekšā un krātu postījumus. Bet Spelmans nebija viegls pretinieks. That he's not bothering with that at the moment. I think boxing, the more important. Perhaps heard his trainer. He said, Lyndon Arthur's not my guard so far. Sestajā raundā Spelmana ķermenis viņu pievīla, un Jarde pastiprināja spiedienu. Kad beidzās viss, Spelmans, kurš nekad nebija zaudējis, vairs neko nespēja dot. Spelman's such a tough guy, though, taking them all, but 2 more land and another. Referee has a good look, close look as Spelman goes down for the first time. Cumulative effect, and looking a bit groggy as he gets back to his feet. And the referee says no. Dex Spelman's. Tiesnesis pārtrauca cīņu 18 sekundes pirms 6. raunda beigām, un Jarde kļuva par pirmo, kas Spelmanu uzvarēja viņa karjerā. Tagad ceļš līdz cīņai Lyndonu Artūru bija pilnīgi atvērts. 2 bīstamākie Lielbritānijas pussmagā svara bokseri pirmoreiz tikās ringā, cīnoties par sadraudzības pussmagā svara čempionu titulu. Antonijs Jarde pret Lyndonu Artūru, uguns pret ledu. Artūrs bija viss tas, kas Jarde nebija. Disciplinēts, tehnisks, vēsts zem spiediena. Bokseris ar spēcīgu sitienu, kuru nekad nebija apturējuši, un kurš cīnījās tā, it kā viņam būtu plāns jebkurai vētrai. Jarde dedzīgi uzbruka, un viņa kreisie āķi atkārtot trāpīja Artūra ribām. Kombinācijas centās izlausties un nogurdināt dzelzs aizsardzību. Bet Artūrs bija mierīgs, pārāk mierīgs. Kustoties vajadzīgajos brīžos, saķeroties, kad spiediens sasniedza kulmināciju un klusi uzvarot raundu, nedaudz pārspēja Jardi. Artūrs iesildoties savainoja labo roku un visu cīņu prasmīgi izmantoja džebu, pārvēršot to tehniskā kaujā, kurai Jarde nespēja atrast atbildi. Galu galā dalītais lēmums bija par labu Artūram, un publika uz mirkli apklusa. Jarde pieņēma sakāvi, to izpētīja un atgriezās kā cits cilvēks, kas bija nopietnas pieteikums. Šis bija Jardes vēstījums Artūram un visiem skatītājiem. Sitiena pa ķermeni nebija ierocis. Tas bija noslēdzošais gājiens un varēja izbeigt profesionālu cīņu mazāk nekā 3 minūtēs. Jarde's face since Dariusz Šek in a 40-year-old at middleweight. You can see that side.
No paša sākuma Jārde ķērās pie darba un jau pirmajā raundā nogāza Serrānu ar kreiso āķi pa ķermeni. Iznīcinošs sitiens gluži kā no mācību grāmatas salieca kolumbieti un piecēla publiku kājās. Little right hand, little chopping shot. There's the left up there. We spoke about and he's delivered a good. Serrāns tikko izdzīvoja pēc skaitīšanas, piecēlās un saņēma otro kreiso āķi pa ķermeni, kas viņu pabeidza. That one was delivered. And yes, and again, straight on cue. Right on cue. Superb. Tiesnesis pārtrauca cīņu 28 sekundes pirms pirmā raunda beigām. 1 rauns, 2 sitieni pa ķermeni, nokauts. Tā nebija spiediena cīņa, bet augstasinīga izrēķināšanās. Jauns sitiena virziens, nokauts. Ja pirmā cīņa starp Antoniju Jardiju un Lindonu Arturu bija šaha partija, kurā Arturs kontrolēja tempu, tad otrā cīņa bija pavisam cita vētra. Jarda jau no pirmā raunda atgriezās ar pilnu spēku. Bez iesildīšanās un pacietības, tikai ar pārliecību, ka Arturs neatradīs tempu un neiekļausies spēles plānā. This is the way that Anthony Yard's going to fight tonight. Anthony Yard, bang on the button. Arthur's got to watch out for that low lead. Had to be first as Anthony Yard if he's going to win this differently, and he started very well. Sitieni pa korpusu bija ātrāk un spēcīgāk nekā Arturs pieredzēja pirmajā cīņā. Spiediens bija nežēlīgs, un katru reizi, kad Arturs centās pielāgoties un atrast distanci, Jarda jau bija klāt, jau meta sitienus un jau daudzīja pa ribām ar kreisajiem āķiem, kas bija kļuvuši par viņa firmas zīmi. Shots. Cīņas vidū Artura ķermenis atklāja to, ko viņa seja slēpa. To dziļo kreiso āķu uzkrāšanās bija īsta. Viņa kustības palēninājās, sniegums samazinājās, un disciplīna, kas viņam palīdzēja uzvarēt pirmajā cīņā, sāka izzust zem pastāvīga un nežēlīga spiediena svara. And then Arthur comes back with the right hand, not too far away. That's what he needs to do more of there, Anthony Yard. Move his head around the local park. 4. raundā Jardē ar spēcīgu sitienu kombināciju lika Arturam nomesties uz ceļgala, un tiesnesis pārtrauca cīņu. The gap, but Yard, see that's better you see from Arthur. And then the response from Yard is on that front foot. Yard shook the punch off and then fires back with punches of his own, and he's putting them together in combinations. Uppercuts getting through the guard. Lyndon Arthur on the rope, trying to tie Anthony Yard up, but he's so aggressive in there tonight. Throwing his punches with bad intentions and backing Lyndon Arthur into a corner. Sustained pressure from Anthony Yard. Can Lyndon Arthur weather the storm? Big shots going in. That was a big left hook and another right hand. Lyndon Arthur's down. Anthony Yard puts him down with a chopping right hand. Revanš bija austrumu zvēra labā, un sadraudzības tituls atgriezās viņa jostā. Meterbijevs tuvojās, to zināja visi. Jardajam vajadzēja būt modram, aktīvam un nosūtīt pēdējo vēstījumu pirms savas dzīves svarīgākās nakts. Viņam priekšā Telfordas starptautiskajā centrā bija Stefānijs Koikovs. Bīstams bulgārs ar 14 uzvarām un 1 zaudējumu, kura spēks un pieredze padarīja viņu par sarežģītu pretinieku. Knee. Koikov himself, like you said, he's dead. Arthur, he's on all 3 inside the distance. He's been patient so far. He felt that, Koikov. Yeah. He shook his head. Pirmajā raundā Jārda atrada distanci un ar precīziem sitieniem pa korpusu nogāza Koikovu, pakāpeniski nogurdinot viņa izturību. He attacks quite well here. Started to find his range and started a dangerous shot. There's also the right hand downstairs. Hard punches that. Trešajā raundā, kad Koikovs vēl cīnījās, bet bija ievainots, Jārda viņu nogāza ar sitieniem pa ķermeni un kombinācijām, līdz iejaucās tiesnesis.
To show one or two signs of wobbly legs. This might be the moment for Anthony Yard to really go through the gears. Koikov starting to unravel in there. Down he goes. 2, 3, 4. Trešā raunda nokauts bija tīrs un dominējošs. Tieši tāds paziņojums Jārde bija nepieciešams pirms karjeras svarīgākās cīņas. Jārde zaudēja pasaules neapstrīdētajam pussmagā svara čempionam Arturam Beterbievam. Ir zaudējumi, kas sagrauj, un ir tādi, kas padara labāku. Šis bija no otrajiem. Pēc Beterbieva cīņas Jārde rīkojās kā īsts izturības paraugs. Viņš atgriezās kā cilvēks, kurš bija pārbaudīts visaugstākajā līmenī, un atgriezās, lai pierādītu, ka uguns viņā joprojām deg. Jorge Silva stājās šai ugunī pretī 2023. gada 23. septembrī, un rezultāts bija ātrs un mežēlīgs. Know that you still got it. And, you know, boxer, right cross. He lost his last time out against Kieran Conway. That was his yard fan. The fact that he's throwing the jab, that was complete. 2 raundu laikā Jārde strādājas sava džeba. Ieguva distanci pirmajās minūtēs, un tad sekoja kreisais āķis ķermenī. Ass un precīzs. Tāda veida sitiens, kas uzreiz izslēdz pretinieka motoru. And now he's just moving in here now, Yard. Silva trapped in his own corner. Body shot from Yard. Shot to the head, down he goes. Solid. Silva krita, tiesnesis sāka skaitīt, un austrumu zvērs sniedz atbildi. Nokauts 2. raundā. Sitiens pa ķermeni strādāja, spēks saglabājās, un divīzijai tas bija jāņem vērā. Marko Nikoličs 2024. gada 10. februārī ieradās Koperboks arēnā ar 32 uzvarām un 3 zaudējumiem. Šī pieredze padara bokserus bīstamus, pat ja šķiet, ka viņus būs viegli uzveikt. Pretinieks nebija viegls, bet Jārde lika tā izskatīties. Keep brewing and brewing at Wembley. Contest against Beterbiev. Uzbrukumi sākās agri un bija nežēlīgi. Kreisās rokas āķa ribās, un kombinācijas lika Nikoličam nolaist sargu katrā apmaiņā. Kamēr Jārde pacietīgi krāja sitienus un gaidīja, kad radīsies iespēja, 3. raundā iespēja pienāca. Nikoliča aizsardzība bija novājināta no uzkrātajiem sitieniem pa ķermeni, un Jārde pabeidza cīņu ar noslēdzošu sitienu sēriju, kas lika tiesnesim iejaukties, pirms tika nodarīts vēl lielāks kaitējums. Powerful shots, but Nikolic. Oh, there you go. Tika tehniskais nokauts. 3 raundā Antonijs Jārde atgriezās reitingos, atkal bija uzmanības centrā un atkal darīja to, ko dara labāk nekā gandrīz jebkurš cits šajā divīzijā. Rivalitātei starp Antoniju Žardī un Lindonu Arturu bija atlikusi pēdējā nodaļa. Kad viņi 3. reizi tikās Tottenhams Hotspur stadionā 2025. gada 26. aprīlī. Tas nebija tikai vēl viens boksa mačs. Tas bija stāsta noslēgums, kas 5 gadus bija noteicis britu pussmagā svara boksa ainu. 2 pieredzējuši vīri, kuri labi pazina viens otru spēli, katru kustību un rakstu. Jārde meistarību sitienos pa ķermeni bija redzama jau no sākuma. He was. They're settled in their careers. It's just a case of maybe he's doing okay here. And remember, he's coming off. He needs to up this. He didn't really turn the hip into that left hook. It was a nice. Artus mēģināja atkārtot tehnisko un mierīgo sniegumu, kas viņam deva uzvaru pirmajā cīņā, taču šoreiz viņš sastapās ar pavisam citu Jārde versiju. He's dangerous. Oh, right hand there from Yard. Yard. Strong. than this. And a win over your rival. Really pushing the Punches sort of cancelling each other out. Rauns pēc raunda kreisie āķi trāpīja pa ribām, kombinācijas nogurdināja aizsardzību, un Artura kustības pamazām pārvērtās par izdzīvošanu. Sitting on the ropes is always a dangerous game to play. I want to try and get back to Carl if we can. Carl Frampton come in. Yeah, I have Yard in front. We're all seeing it a little bit differently. I think there has been some close rounds which could have went either way. I've just been giving them the Yard because of the aggression. I think that Lyndon... Pēc pēdējā zvana tiesnešu lēmums bija vienbalsīgs.
Antonijs Jārde 12 raundos pārliecinoši noslēdza nodaļu. 3 cīņas, 2 nokauti, 1 uzvara pēc punktiem. Taču pēdējais vārds šajā triloģijā pieder austrumu zvēram. No Londonas austrumu ielām līdz pasaules titulu cīņām uz sporta nozīmīgākajām skatuvēm Antonijs Jārde 10 gadus pierāda, ka instinkts, spēks un spītīga vēlme nepadoties pietiek, lai gāstu karaļus.